Ienirst Zviedrijas karaļvalsts pasaulē. Šajā video mēs atklāsim jaunākās fotogrāfijas un dāvināsim prieku, vērojot prinču un princeses burvīgos mirkļus. Skatieties līdz galam! Augusta Svelnē izgaismojas zelta rītausma gaisma, atklājot oficiālo portretu, kurā min Zviedrijas princis Gabriels 8 gadi. Skatītājs saskata nedaudz neparastu kadru, viegli neskaidru un nelielu perspektīvas kropļojumu, kas kontrastē ar iepriekšējām ģimenes fotogrāfijām, piepildot sociālo tīklu sekotājiem ar zināmu pārsteigumu. Maija dienas gaismas plūsmā princis Karls Filips atzīmē savu 46. dzimšanas dienu, un skatītājs ierauga viņa jaunu portretu, kurš izstaro mieru. Viņš smaidīgi skatās kamerā, apģērbs vienkārši balts krekls, radot vienkāršu, bet iespaidīgu iespaidu. Šī brīža centrā ir prinča Aleksandra viltīgs smaids, kas atklāja 9 skaistus gadus. Skatītājs saskata jaunākās ģimenes fotogrāfijas, kas ir tērpts priekā, un skatītāji iepriecina svētku vārdi. Mats ir piepildīts ar krāšņumu, un skatītājs redz 2 jaunus portretus, kuros mirst 4-gadīgā prinča Juliana burvība. Katrs ir piepildīts ar maigumu, un nevainot piedāvājot skatītājiem brīdi ar jaunāko ģimenes locekli. Lecam prieks, kad redzam prince Juliana viltīgo smaidu, kas atklāja 4 skaistus gadus. Skatītājs redz prieka mirkli, kad jaunais princis līdz spēlē un sagaidot priecīgus svētkus. Februāra mēnesis 2025. gads acis lido, vērojot jaunu Aīnu. Mazuli, kas apvīts ar zīdainiem audumiem, čieks ar neviltotu prieku, 5 gadus vecie brāļi alburoši smaidot aplēns savu jaunāko ģimenes locekli, kā prieks viņu sejās ir redzams jaunās fotogrāfijās. Vēl viena pievilcīga aina atklājas. 3 gadus vecais princis Julians ar mīlestību pieskars mazās Ineses pieres, sūtot siltu un sirsnīgu pieskārienu, kas izraisīgs sajūsmu un siltumu ne tikai karaļvalsts sirdīs, bet arī skatītāju dvēselēs. Februāra mēnesis, 7. diena 2025. gads valsts aizdzenes baba drāmas vēja plūsmā, atzīmēts karaļvalsts prieka brīdis, karaļvalsts laime par jaunu meitas dzimšanu, kura ierodas pasaulē PLKST 1310 ar 3645 gramiem un 49 centimetriem. Decembris, 12. diena, 2024. gads eleganta atmosfēra un kāršņums plūst no Nobela balvu ceremonijas. Princis Kārlis Filips un princese Sofija dalās ar atzinību par perfekti organizēto pasākumu un iespēju satikt cienītos balvu ieguvējus. Augusts 31. diena, 2024. gads skaists mirklis, atzīmējot 7 gadus. Mīļais Gabriels saņem mīlestības un svētības starus, lai gan vecāki piedalās kazu svētkos, oficiāli atzinību vārdi sasniedz sociālo tīklu lietotājus, atklājot jaunus vaipstus. Jūlijā 10. 2024. gads siltā vasaras dienā redzam smieklīgu pārsteigumu. Princis Karls Filips un princese Sofija sūta siltu sveicienus saviem faniem Instagramā, kur princi Julians šķietami nevēlas pozēt priekš kameras, bet prinče Aleksandrs un Gabriels smaidīgi stāv blakus saviem vecākiem. Maija 13. 2024. gads midzošā priekšā redzam Karlu Filipu pie Rības ūdenskrituma Aldale, kur viņš ar mīlestību skatās uz Sofiju, kura aiz kulisēs ieņem fotogrāfu lomu, atzīmējot viņa 45. dzimšanas dienu ar šo iespaidīgo attēlu. Aprīļa 19. 2024. gads redzam Aleksandra prieku savā 8. dzimšanas dienā, jo vecāki ir publicējuši jaunu fotogrāfiju Instagramā, kur iepriekšējais mazais princis ir piedzīvojis lielu izaugsmi, šķietot ne jau kā mazs pieaugušais ar sakārtotiem matiem. Marta 26. 2024. gads redzam prieku, ka mazais Julians sagaida savu dzelteno torti, atzīmējot savu 3. dzimšanas dienu, kamēr viņa vecākā mīlestība dalās Instagramā ar dzimšanas dienas sveicienu un fotografē šo skaisto mirkli. Decembra 12. 2023. gads mirdzošā gaismā redzam Karlu Filipu un Sofiju Nobela prēmijas ceremonijā, savukārt Instagramā viņi atklāja aizkulisi, foto no karaļa dienas vakariņām un profesionāli uzņemti portreti, daloties par 2 fierīgām un interesantām dienām. Decembra 6. dienā priekšstats par Ziemassvētku gaismām atspīd, jo princese Sofija atzīmē savu 39. dzimšanas dienu, un jaunā portreta šams piepildītājs ir švedu karaliskā ģimene, kas mīlins
Jūlija 8. dienā silts vasaras gaiss pārplūst, kad princese Sofija, princis Kārlis Filips un viņu 3 dēli ar laipnu smaidu pozēja atpūšoties pie burvīgām koka jumta konstrukcijām, kas piedāvā vienkāršu, bet skaistu vīdi. Māja reizes sniedz iespēju ieraudzīt Kārlu Filipu, kurš atzīmēt savu 44. dzimšanas dienu, un viņa jaunais portrets atklāja, ka viņš ir kļuvis par simpātisku vīrieti, kam pieklājīgi sola graušos viņa vārda daļā. Aprīļa 22. dienā karaliskās operas vēsmas nes atmiņā par priecīgām reizēm, kad prinču pāris ar abiem vecākajiem dēliem, Aleksandru un Gabrielu, vēro izrādi Kuri pudiņš. Operas pasaule bērniem un nedaudz pietobušiem atklāja svarīgu vēstījumu būt tādam, kāds esi, pieņemot paša unikālo būtību, kas iedvesmo katru, kas vēro. Aizkaisus princese Sofija un princis Kārlis Filips joprojām sarunājas ar izpildītājiem. Savukārt no prinča Aleksandra skata šķiet, viņš joprojām ir pilnībā fascinēts, gan paši izpildītāji, gan jautrība, ko viņš piedzīvoja kā mazs skatītājs, piepildot viņa sejā smaržu. Februāra 12. dienā, 2023. gadā, redzams laimīgs princis. Kārlis Filips, Zviedrijas princis, tikko atklāja ralles Svedena, kas ir viena no 13 rallu pasaules čempionāta sacensībām, sniega pilnam sejai, viņa prieks ir milzīgs, bet iespējams, viņš arī braucā pasaules čempionu Petru Solbergu. 6. decembrī 2022. gada Zviedrijas palicis ar siltiem vārdiem sveic princi Sofiju, tās 38. dzimšanas dienā. Princese saņemsim paldies no tās faniem, kas ar skaistām sirdīm sveic viņu skaistā atmiņa ar skaistu seju. 31. oktobrī 2022. gada princene Sofija lasot grāmatu Viktors Natruja radio. Rada lielu prieku daudziem maziem zviedriem. Skaņa, kas iegūst no bērnu sirds, kā bērnu iedvesma. 9. jūnijā 2020. gada princis Kārlis Filips un viņa sieva princene Sofija priecē Instagram sekotājus ar vasarīgu skaistumu. Princi ģimene ar 3 maziņajiem prinčiem izbauda laiku Margarīšu laukā tik skaista ģimenes foto. Zāļu krāsa ziedu vainagi rota grezno karalisko pīli, kad 6. aprīļa 2022 atkal tiek atgriezies tradicionālais Zviedru karaļu oficiālais vakars pēc 2 gadu pārtraukuma, ko redz šis skaisti apgaismots interjers pilns gaidīšanas sajūtas. Mazais princis Julians, prince Kārla Filipa un princese Sofijas dēls, atver mutīti, plašā smaidā, atzīmējot savu pirmo dzimšanas dienu 26. marta 2022. Un lieli, krasaini dziediem rotāti kūka slāvi piesaista skatu, atspoguļojot svētku atmosfēru. Maigā saules gaisma apņem princīti Julianu, kad viņš paslingojies savu vecāko brāļu Aleksandru un Gabriela, plēžos un ir redzams, ka viņa sejā ir pilnīga laimes un miera izjūta, kas ir tik patīkam skatām. Saules spīd uz princeses Sofijas gaiši. Zeltaina izgaismotu matu viņus, kad viņam princis Kārlis Filips pasniedz mīļusko bildes kadru. Atzīmējot jūnija viduslaiku, svētkus 24. jūnijā redzama starojoša karaliskā pāra saskaņa. Ar mīlestības pilnu skatu pasauli sagaida mazais princis Julians Herberts Folke, Alanna Hercegs, piedzimstot Stokholmā 26. marta 2021 redzama vecāko rūpes un prieks. Nofotografēts tēva karaļa Filipa rokās.